bezmaksas platforma Tinkercad, jauns projekts, no detaļām pievieno Arduino plati un LCD displeju, izvēlies to, kuram ir I2C savienojums, plusa un mīnusa savienojums kā parasti, SDA un SCL atrodas šeit augšā. Tagad īsa programmēšanas daļa. Mikrokontrolieru kodā parasti ir divas lielās sadaļas. Tas, kas notiek sākumā, ieslēdzot mikrokontrolieri, un tas, kas pēc tam visu laiku turpinās ciklā. Sākuma kodā būtu jākonfigurē displejs. Ir jānorāda displeja numerācija, tips un I2C adrese. Mums projektā šis ir vienīgais, tātad pirmais displejs. Tipu un I2C adresi var noskaidrot nospiežot uz displeja. Arī tas šobrīd sakrīt. Lai parādītu displejā tekstu, jāizmanto koda bloks Print to LCD, un baltajā lauciņā jāievada teksts, ko parādīt. Kamēr teksts ir nemainīgs, arī šo koda bloku var atstāt pie sākuma daļas. Ja gribētu, lai teksts mainās, pie OnStart atstāja konfigurāciju, bet ciklā Forever jāizveido šāds kods, kas 1 sekundi parāda vienu tekstu, tad nodzēš ekrānu un rāda citu tekstu. Raksti komentāros, kā tev sanāca?